Esmu Zana Jēgere, jūs esat kempingā Ezerpriedes pie Burtnieku ezera. Esmu saimniece. Strādājam jau šeit 22 gadus un atrodamies Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Natūra 2000 teritorija mēs esam. Ezera labajā krastā pa vidu. Šeit mums atrodas laivu piestātne kempingam. Mēs piedāvājam nomā aerolaivas. Makšķernieki var braukt ar saviem motoriem, mūsu laivām var pielikt motors. Mēs iznomājam arī inventāru, kas ir vestes, protams, laivām, ankuri ir un subdēļu noma, katamarānu noma vasarās. Šajā ezerā ir licencētā makšķerēšana. Makšķerēšanas licences var iegādāties tikai elektroniskā formātā jau šobrīd portālā manacope.lv. Tā kā tur arī pēc tam atskaitīts jānodod. Izņemot māja mēnesi, tā maksā 3 eiro diennaktī cilvēkam. No māja mēnesi ir 6 eiro diennaktī. Var iegādāties, protams, arī ārzemju viesi. Tagad tā sistēma ir sakārtota, tā kā mums ir arī makšķernieki, kas ierodas no Vācijas, no Igaunijas, no Somijas, pat Zviedrija bijusi. Mēs esam kempings, kas strādā tikai vasaras mēnešos. Veramies vaļā maijā. Strādājam līdz oktobra vidu un beigām, atkarībā no laikapstākļiem, skatāmies, kad sāk palikt augsts un nemīlīgs, tad jau arī beidzam savu darbošanos. Un ļoti izteikti arī jūtam to, ka maijā, septembrī, oktobrī esam pieprasīti makšķernieku tieši vidū. Tad ir atpūtnieki, tad ir ģimenes ar bērniem, ir turisti, ir ārzemnieki, kemperi, teltis un tad visi pārējie mūsu viesi. Mēs piedāvājam arī telšu vietas. Visa šī pļaviņa, ko jūs apkārt redzat, ir aprīkota ar galdiņiem vasaras periodā, ir ugunskura vietiņas, ir griliņi. Un cilvēki var brīvi piebraukt zaļajā zonā un celt savas teltis. Mums ir iekārtotas toaletes, dušas, ir servisa māja, kur tas viss ir pieejams, karstais ūdens, ir arī koplietošanas virtuve, ko viesi labprāt izmanto. Tā kā mēs esam parūpējušies, lai visiem būtu patīkami un ērti šeit atpūsties. Kempingā ir izveidotas pieslēgšanās vietas kemperiem. Tās, protams, var izmantot arī kemperi un teltīs guļošie cilvēkam vajag uzlādēt savu mobilo telefonu. Ūdens ņemšanas vieta. Kemperiem ir iespēja uzpildīt savu dzeramā ūdens rezervuāru. Ērta piebraukšana, tepat ir elektrības uzlāde un arī ūdentiņš. Šīs vasaras jaunums kempingā ir elektroauto uzlādes punkts. Ne tikai tiem, kas šeit nakšņo, bet arī vienkārši braucot garām, baudot skatu uz ezeru. Visu, ko mēs taisam, veidojam, mēs izmantojam materiālus, kas reiz jau ir kaut kur bijuši izmantoti. Improvizējām un veco dušas paliknīti no mājiņas izmantojām kā zivju tīrīšanas galdiņu. Tīrāmais dēlītis ar knaģīti astē, lai zivs vēl neaizbāg. Atlikumi paliek spainītī. Painītis tiek iztukšots krūmājā, kur mums ir kajas, vārnas, stārķi, lapsas, kas arī likvidē to, kas ir palicis pāri no loma. Gājējiem un arī velobraucējiem draudzīgs kempings. Ir velo novietnīte izveidota. Pie mums bieži iebrauc tie viesi, kas brauc apkārt Burtnieku ezeram, izmanto velo maršrutu apkārt Burtnieku ezeram. Tā viņi pie mums piestāja iedzert kafiju. Ģimenēm ar bērniem draudzīgs kempings. Arī mājdzīvniekiem draudzīgs kempings esam. Mums ir neliels spēlaukumiņš. Un mēs arī ļaujam braukt viesiem atpūsties kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Kempings Ezerpriedes atrodas Burtnieka ezera palieņu pļavu zonā. Tiek izstrādāts arī dabas aizsardzības plāns, kur mēs piedalāmies publiskajās apspriešanās un līdzdarbojamies, lai tiktu aizsargāta gan daba, gan arī uzņēmējiem būtu ērti šeit atrasties un strādāt. Šeit ir liela dabas daudzveidība, šeit ļoti daudz putnu ligzdoja, sevišķi arī pavasaros, kad viņi migrē. Var novērot ļoti daudz gājputnus. Vasaras šeit ir pilnas ar lakstīgalām, dumpjiem un griezēm, tā kā mūsu viesi arī dabū baudīt dažādas dabas skaņas. Protams, nakšņo cilvēki, kam ir binoklis līdzi un nav fotoaparāts kaklā, un tā ir viņa tāda galvenā dienas aktivitāte noķert kādu retāku neredzētu putnu. Mums kā Burtnieku ezera uzņēmējiem ir arī sava sadarbība. Mēs sanākam kopā un piedalāmies aktīvi dažādos jautājumos, kuros tiek lēmts arī par ezeru, par attīstību, par makšķerēšanu, par apsaimniekošanu. Mēs rūpējamies par to, lai cilvēkiem ir piekļuve ezerām, jo Burtnieku ezers ir tāds, kāds viņš ir aizaugošais ezers. Šobrīd nodarbojamies ar teritorijas sakopšanu tieši kā jau rudens laikā. Izzāģējam krūmāju, lai pavasarī varētu priecāties par skatu uz ezeru.